Labvakar! Labvakar! Daugavas sportam šovakar ir pilnāks un skaļāks nekā iepriekšējās spēlēs Latvijas basketbola līgas fināla spēlēs starp Baronu un Vefu. Un tas liecina, ka šī sērija nonākusi līdz galam, līdz pēdējai izšķirošai spēlē. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad un 4. reizi LBL vēsturē būs vajadzīgs 7 spēles. Atgādināšu tikai, ka arī pat pirmā pirms 15 gadiem notika šajā pat zālē starp SVK Brocēniem un Bonus. Pārējās divas ir notikušas Ventspilī, bet šovakar tātad Barons un Vefs šeit Daugavas sportamā. Barons komanda otro gadu pēc kārtas piedalās šajā 7 spēles thrillerī. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā pagarinājumā tomēr Barons komanda piedzīvoja zaudējumu basketbolā Ventspils. Toreiz mainieki bija Ventspils komandas basketbolisti un izmantoja savas zāles priekšrocības. Tad šodien nedaudz savādākā situācijā Barons komanda. Šodien viņi ir zāles saimnieki, ja tā var teikt, un spēle notiek viņu cienās un pretiniekos Vef komanda. Tātad tieši šodien un šeit šovakar viss izšķirsies, nekas vairs nevar būt atlikt uz vēlāku laiku. Tieši šovakar izšķirsies, kur komanda šeit dzer šampanieti. Pēdējās 3 nedēļās abas komandas tiešām bieži redzējušas vienu otru. Tieši 3 nedēļas atpakaļ notika pirmā spēle un šovakar tātad pēdējā 7. Redzam, abi komandas sastāvus, izmaiņu nav. Izskatās, ka Barons gatavojas spēlēt pilnā sastāvā šodien arī ar Sirsniņu un Skirmām. Ja būs tāda situācija, un skatīsimies, kā ies. To, ka Barons ir mainieki, to var šovakar just šeit zālē. Bet, protams, pārākums būs jāpierāda laukumā šajā laikā. Jā, un, protams, redzam, Barons komanda gatavojās šeit fināla spēlē, vēl pēdējās sveicieni, pēdējās iesildīšanās minūtes. Un skatītāji, jā, ir viena no nedaudzajām spēlēm šajā sezonā, kad skatītāji ir piepildījuši arēnu un ir gatavi vērot basketbolu klātienē. Un dodam vārdu Uģim. Daugavas sportamā valda sen nedzirdēts troksnis un sen nedzirdēta ažiotāža 3-3 sērijā. Šodien izšķirošā spēle un sarunās aicinājis izlases galveno treneru Reināru Bagātsku. Labvakar! Labvakar! 3-3. Laikam jau vairs nav, kur 6 spēles esam redzējuši, piedzīvojuši, izdarījuši attiecīgos secinājumus. Manuprāt, pēdējā spēle ievies tādu lietu, ja Barons spēlē bez Sirsniņa, tad laikam. Tad jautājums, kur Vefs bija ātrāk? Es domāju, ka Vefam pašam jātiek galā ar tām problēmām, kur viņi bija ātrāk, bet, ja runājam par Sirsniņu, tad viņš noteikti šī gada Barona modelī ir ļoti svarīgs mehānisms. Kaut arī varbūt viņš uzbrukumā nav tik produktīvs brīžiem, kā viņam pašam gribētos, bet viņam ir ļoti liela liederība, manuprāt, tieši komandas spēles organizēšanā. Teiksim, viņš nomierina pārējos spēlētājus, neļauj trakot, un, kā mēs redzējām pēdējā spēlē, praktiski bez viņa, grūti Baronam cerēt uzvaru. Teiksim tā, ka šodien pats svarīgākais priekš Barona ir Sirsniņa faktors. Ja viņš spēlēs, tad spēlēs kā. Viņš spēlēšot. Jautājums, parādīs spēle, cik ilgi, cik intensīvi un visādi citādi. Principā šī sērijas noslēgums atkarīgs tieši no Sirsniņa, ja vēl no citiem faktoriem. Priekš Barona, manuprāt, lielā mērā, jā, protams, basketbols, kā parādīja, ka šī sērija, arī pusfināla sērijas ir pārsteiguma pilns pie mums, un nevar teikt, ka varbūt tikai vienīgi Sirsniņš. Veiksme uzbrukumā, precīzi metieni, īpaši Barona izpildījumā tur izpūklīnijas, bet, manuprāt, noteicošais šodienas spēlē varētu būt izcīnītās bumbas. Kaut arī bijušas mums šī play-off sērijās, kad kāda komanda domino zem groziem, bet ar to nepietiek. Es domāju, ka šodienas spēlē, ņemot vērā ažiotāžu, spiedienu, nogurumu no visām pusēm, kas spēlētājiem ir uzkrājies, arī viss tas atlaigošās bumbas varētu būt varbūt arī tāds izšķirošs faktors. Ņemot vērā to, ka mēs iepriekšējās 6 spēlēs, tu un daudz citi cilvēki, kas nāk pie manis dalīties savos iespējos, akcentē to, ka ļoti daudz ko izšķir galva. Ņemot vērā to, ka šobrīd 7. spēle, mēs esam Daugavas sportamā, šobrīd 95% Barona fani, un viņi tiešām atšķirībā no citām reizēm taisa to troksni, vai tas var kaut kā ietekmēt? Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā var ietekmēt abas komandas. Kā jau teicu, tā ir 7. spēle. Spēlētājiem uzkrājies ir nogurums sezonas garumā. Īpaši šodien, tā kā ir 7. spēle, tas ir papildus spiediens, papildus atbildība.
fani. Noteikti tas ir Barona lielākais atbalsts no malas tagad. Jā, bet arī es nedomāju, ka Vefam tas var būt tāds pārsteigums, jo Vefs ir pieredzējuši komandu pietiekoši, ja, un 7. spēlē nav ko zaudēt nevienam, ne otram. Te nav jāstāsta, kas notiek apkārt. Spēlētājiem vienkārši jākoncentrējās saviem tiešiem pienākumiem un jārāda agresīvs skatāms basketbols. Kā pienākās 7. fināla spēlē. Kā pienāks vīriešu basketbolam? Noteikti. Nu, arī sieviešu basketbolā, kā mēs zinām, bez asumiem neiztikt. Bieži vien pat vairāk. Paldies, Ainār, tiekamies pārtraukumā. Ainārs Bagāts, kas uzmanīja izlases galvenais treneris. Laiks pievērsties notikumiem laukumā. Redzam, šīs dienas tiesliešu brigāde izšķirošās spēles un ir nosaukt arī sākuma sastāvi. Sākuma sastāvi ir tieši tādi paši, kā bija 6. spēlē. Tātad Baronam Šlesers start pieciniekā un Vefam Labuckis, nevis Jakovičs. Visi pārējie spēlētāji pa 4 katrā komandā ir sākuši, var teikt, visas 7 spēles šajā fināla sērijā. Jā, nu redzam, ka sirsniņa gūtā trauma tomēr vēl nav līdz galam izdziedāta. Redzam, arī šodien viņš nedodās sākuma sastāvā, kaut arī iesildījās jau kopā ar komandu un gan aktīvi, bet tomēr uzticēts spēles sāk tieši Šleseram. Nu, pagājušā spēlē iesāk viņš pietiekami labi, bet tālāk vairs tik labi negāja. Tomēr pieļāva arī ļoti daudz kļūdas. Nu, redzēsim, kā būs šodien, kā viņam būs izdevies tikt galā ar šo te emocionālo spriedzi, jo tomēr skaidrs, ka spēlētājiem šādas spēļu pieredzes pagaidām vēl nav. Jā, iespējams, ka šo Baronu lēmumu noteica tieši tas, ka viņš labi sāk šo 6. spēli. Tas posms izdevās. Un grūtības radās pēc tam, sākoties maiņām, nākot laukumā otrais. Arī Vefa otrais piecinieks vairākās spēlēs ir bijis tas aktīvākais, kas izdara lielāko spiedienu. Varbūt tā būs arī šodien. Nu, un ja sirsniņš nāks uz maiņu, to mēs redzēsim, vai tā būs un kad tas būs. Nu, skatīsimies. Iespējas ir visdažādākās. Pagaidām vēl visdažādākās. 0-0, 7. spēle. Zorins un Šeļakovs kā allaži laukuma centrā. Un pēc mirkļa viss varēs sākties. Jā, nu un lūk arī pirmais iemetiens. Bum pēc izspēles nonāk Barons komandas rīcībā. Nu, uzreiz tribīns ļoti skaļi atbalsta spēlētājus un Barons komanda veido pirmo uzbrukumu. Efičuku ar bumbu pret Labucku. Beidzot caurgājienā nedaudz paklūp un kļūda. Makalaks pārvērst bumbu dodas ātrie uzbrukumā, atspēlē Renfro. Bet ātrs uzbrukums nesanāca. Makalāk atrod brīvus 3-punktu līnijas, metiens nav precīzs un Barons komanda jau izcīnījuši atlikušo bumbu. Jā, pirmais metiens neizdevās arī Vefam. Pirmais metiens nav precīzs arī Baronam. Bumba vēlreiz tiks Vefam, tā kā sākums tāds varbūt mazliet nervos, varbūt mazliet neveiksmīgs, jo neizdevās realizēt pirmos uzbrukums. Vefs pēdējās 2 spēlēs ir gan vairāk metis, gan vairāk arī iemetis no tālienes. Arī šodien redzējām pašā sākumā pirmais metiens bija no tālās distances. Nu, bet šeit aizķerās uzbrukuma sākums. Sants Valters ar bumbu, iespēl Šeļakovam. Un arī pirmā piezīme fiksēta šovakar. Jā, nu Zorinam noteikuma pārkāpums pret Šeļakovu. Zaudēja pozicionālu cīņu par vietu. Un šeit redzam atkārtojumā nedaudz ar roku. Pagrūda Šeļakovu metienu brīdī. Un Andrejs Šeļakovs prom metienu līnijas. Nu, redzēsim iepriekš, protams, viņam nebija spīdošākais šis spēles elements. Nu, redzēsim, kā ies šodien. Nu, redzam, tieši viņš atklāja šīs spēles rezultātu. Izstās viņam, ka jo lielāks spriedz no tribīnēm, jo labāk viņam iet ar šo elementu izpildu. Nu, vismaz pagaidām pirmais mēģinājums ir izdevies. Otrs arī ir precīzs. Jā, līdz šim tikai 3 sodas no 14 Šeļakovs bija realizējis finālā. Tagad 2 precīzi metieni un 2-0 Vef vadībā. Pozicionāls uzbrukums. Redzam, Zorins ar bumbu. Ļoti aktīvi, kā jau pēdējās spēlēs ierasts, seks Efičuku. Nu, vēlreiz atrod Zorins zem groza šoreiz jau, un Zorins 2 punkti. Jā, viņš Šlesers. Tādu gaisā uzkarinošu piespēli. Pārmet pār aizsargam piespēli Zorinam, un Zorinam 2 punkti. Rezultāts neizšķir. Nu, sākums piesardzīgs. Tā tas ir bijis vairākās spēlēs sevišķi sērijas sākumā. Bet jādomā, ka 5, varbūt 6 minūtes būs pietiekami, lai spēlētāji ieskrietos un šī piesardzība pamazām zustu. Efičuku un precīzi. Efičuku 2 punkti. Un redzam, ka Šlesers ļoti apņēmīgs, visu laukumu Renfro, tādējādi neļaujot uzsākt šo uzbrukumu.
Bet viņš šoreiz palaiž garām caur gājienā. Pārkāpj uzreiz noteikums. Redzam, nav īsti apmierināts ar tiem lēmumu. Liekas, ka īsti nospēlējis tīri. Aizmugurs cenšoties izsist bumbu, pārkāpj noteikumus. Renfro jau bija devies gājienā uz grozu. Noteikums pārkāpums tiek kvalificēts kā metienā un 2 sodu metienu. Veps, kas visu fināli mocījies ar sodu metienu realizāciju, tagad ir sācis ļoti pārliecinoši. Pie tam gan Čeļakovs, gan Renfro, neviens to viņiem tā īsti nav spīdējis sodu metienos, bet tagad pirmie 3 raidījumi, pat 4 jau ir precīzi un neizšķirts uz tablo. Kārtējs uzbrukums Baronam. Spēle pagaidām tāda nav augstā tempā. Vairāk profesionālos uzbrukums redzam. Helmans. Helmans ar Epidžuku. Pat Epidžuku aizsardzība Labuckas. Epidžuku tālmetiens. Tālmetiens nav precīzi. Cīņa par bumbu. Makalaks veiksmīgākais groz tūmā. Un šobrīd viņš saspēles vadītāju postenī, jo Renfro neļauj saņemt bumbu. Redzam, ļoti aktīvs sedz šodien Baronu. Šlēseram izdevās novilcināt to brīdi, kad Renfro saņem bumbu uzbrukumā, bet tālākā izspēle Vefam izdodās. Brīvs metiens no stūra, stipri par īsu un bumbu Baronam. Jā, nu Labuckas devās cīnīties par savu neveiksmīgo metienu no 3 punktu līnijas un cīņā pārkāp noteikums pret Ivaru Timermanu. Ļoti neveiksmīgs šis tālmetiens Labuckam, tikko trāpīja pa stīpu. Tikai vienu viņš realizēja šajā sērijā no tālās distances, 1 no 12. Nu, neizdevās arī šoreiz. Šleiser rāda, kāds ir bija veidot Barons komandai. Zorins cenšas ieņemt vietu grozu tūmā. Zorins pret Šeļakovu. Zorins ar muguru pret grozu, ar spēku cenšas tikt uz grozu. Neizdodas, atspēlē Šleiseram. Vēlreiz saņem piespēli. Un metiens no izdevīgas pozīcijas netrāp grozā, bet cīnoties patlāk šo bumbu gandrīz ielidoja grozā. Jā, gandrīz šis kuriozs grozs gulbis, bet tikmēr Renfro no augšas. Pirmais trieciens no augšas šovakar, pirmais grozs no spēles Vefam pēc 4 realizētiem sodu metieniem un uzbrukumā Barons. Jā, nu izdevās. Vefam ļoti efektīvs uzbrukums, bet Zorins no 3 punktu līnijas nav precīzs. Jā, nu. Bija tāds viens, nenāca viņam pretspēlētājs virsū. Zorins izšķirās par tālmetienu, bet, nu, redzam, ka neveiksmīgi. Šobrīd jau jādomā par aizstarpību. Vefa komanda šobrīd veidos sadarbību. Renfro ar bumbu. Pret Sandbalteru noteikuma pārkāpums Zorinam. Zorinam jau otrais noteikuma pārkāpums. Un šobrīd Vefa komandai būs iespēja izpildīt debitienu un laukumā dodas arī Nauds Sirsniņš. Jā, nu Šleisers savu pirmajās 3,5 minūtēs ir padarījis. Un tagad laiks spēlē iesaistīties arī Sirsniņam. Nu, redzēsim, kā viņam veiksies. Cik liela iespēja būs atstājis šī trauma. Valter caur gājiens. Atspēl tālāk. Bumbu trāp pa kāju. Pa kāju Sirsniņam. Un bumbu būs Vefam. Edgars Teiters, Barons komandas galvenais treneris, jūs ekrānos. Tikmēr Sandis Valters no tālmetiena līnijas ir precīzs. Un panāk jau 9-4. Vef labāk. Pār Efedžuku rokām Valters bija precīzs. Sirsniņš ar bumbu tagad uzbrukumā. Helmans brīvs. Un arī viņa tālmetiens ir precīzs. Nu, Helmans turpina veiksmīgi uzbrukt no tālās distances. Pār pa 60%, jo viņam ir tālmetienos šajā sērijā. Ar pūlēm Vefs tika laikā pār centra līnijas. Sirsniņš pārtver bumbu pie centra un ātrais uzbrukums. Nobloķē šo metienu Renfro, bet par vēlu grozs skaitās. Tā kā Sirsniņa iznāciens izdevās arī aizsardzībā. Jā, ļoti cenšas neļaut spēlēt ar bumbu Renfro Barons un laiku pa laikam tas izdodās. Jā, nu rezultāts 9-9 neizšķirts. 5 minūtes 30 jāspēlē šajā ceturtajā. Valters vēlreiz no tālmetiena līnijas ir precīzs. Jā, no Epidžuku neveiksmīgi centās pārķert bumbu. Tas neizdevās, un Valters palika viens nepiesakts, nekavējoties realizē šo situāciju, iemetot šo otro tālmetienu šajā spēlē. Jā, 2 reizes Epidžuku ir mēģinājis iet uz pārķeršanu, 2 reizes neveiksmīgi. Bet šobrīd Timermans pret Čeļakovu. 1-1, metiens pāri, nu grūti pārmest pretinieku centram un bumbu tiek Vefam. Nu,
Nu Reinfro ātri dodas uzbrukumā, iestrēgs starp gariem Barons komandas spēlētājiem un kļūdās piespēlē Efeģuku. Šobrīd jau steidz ātrā uzbrukumā, atspēlē Helmanim. Un 2 punkti Helmaņa izskatījumā ātrā uzbrukumā. Samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Barons komanda 12-11, F komanda priekšā un 4 minūtes 50 vēl jāspēlē šajā ceturtdaļā. Spēlētāji maiņas, pie tam uzreiz vairākas. Jakovičs no Ļubovas laukumā Vefam, Aigars Vītols Baronam un viss turpināsies. Pa 7 spēlētājiem bijuši laukumā šobrīd abās komandās. Pirmā ceturtdaļa pusē, jā. Pēdējās minūtēs jau dinamiski ar ātriem uzbrukumiem, ar pārtvērtām bumbām. Un rezultāts aug visai līdzīgi. Protams, šodien, ja būs kādai komandai jau sākumā mazliet lielāks pārsvars, tas jau būs tāds lielāks spiediens nekā bija iepriekšējās spēlēs, jo atkāpties vairs nav kur, protams. Zorin šodien ļoti neveiksmīgs uzbrukuma noslēgumā. Tas, kur viņš ir bijis labs līdz šim, pamēģināja tālmetienu pāris reizes no vienmetes no apakšas, mazliet nervozēja iespējami. Jā, nu šī te izspēle tiešām bija ļoti laba un tajām punktus vajadzēja gūt, bet tikmēr Makalaks tiek atstāts brīvs uz tālmetienu līnijas un arī viņš ir precīzs. Veiksmīgi izdevās VF komandai uzbrukums, savilka visu uzmanību grozu tūmā, atspēlēja brīvam Makalagam un Makalaks bija precīzs. Sirsniņš no pustālas distances nav precīzs, cīņa patlaik šo bumbu Zoriņš. Neizcīņa, bet nedaudz pasika bumbu savu spēlētāju virzienā un viņam lielu nopelnu. Tānī, ka būs vēl viena iespēja uzbrukt Barons komandai. Noteikumi pārkāpums Sandim Balteram pret Aigaru Vītolu. Un arī Mārtiņš Skirmans nāk laukumā. Pirmajās 2 spēlēs tikai piedalījās, pēc tam kājas traumas dēļ nespēlēja. Tagad pēc 4 spēļu izlaišanas arī viņš pirmajā ceturtajā iesaistās spēlē. Nu, un redzējām arī Vefam maiņu Ingus Bankevičs. Bet bumba Vef komandai 24 sekundes uzbrukumam. Un pirmajā ceturtdaļā vēl jāspēlē 4 minūtes 3 sekundes. Šeit redzam Aleksejs Zorins. Pauze spēlē un Rināls Sirsniņš ievad bumbu spēlē. Skirmans veido aizsegu. Daudz driblu Sirsniņam, noteikumi pārkāpums Jakovičam. Jā, Jakovičs centās palīdzēt savam partnerim aizsardzībā. Šeit redzam ļoti saurgainā Sirsniņš un Jakoviča roka no stūra. Nepārprotams noteikumi pārkāpums. Komandai 3. piezīme. Un galiemetiens, kas ļauj Baronam turpināt uzbrukumu. Jā, nu tātad pilnīgi skaidrs, ka abas komandas pilnos sastāvos, visi ir laukumā, visi spēlē izšķirošā spēle. Protams, kādā kondīcijā, kādā stāvoklī šobrīd tas ir cits jautājums. Bet Skirmans metiens pirmais arī ir precīzs un katrā ziņā emocionāli. Es domāju, tas ir diezgan liels atspējas. Gan Sirsniņš iemet pirmā uzbrukumā pēc uzlākšanas, gan arī Skirmans tagad. Jā, nu, protams, tas pārliecībai un tālākai spēles gaitai ir diezgan nozīmīgs faktors. Šeit Bankevičs. Bankevičs pirmais metiens šajā spēlē nav precīzs. No tālienes Helmans izcīnā tā šo bumbu un šobrīd Sirsniņš jau ar bumbu. Efeģuku. Redzam rezultātus 15-13 Vef labāk. Bet Barons uzbrukumā Sirsniņš neizdodas atbrīvoties. Helmaņa tālmetiens un atkal ir precīzs. Tā, neskatoties uz to, ka Makalaks bija ļoti cieši viņam klāt, Helmanim pietika ar dažiem centimetriem šī te attāluma, lai vēl raidītu bumbu grozā. Jā, no Helmans tālmetienos ir vienreizēji šajā sērijā tuvu 70% 3-punktu metienos, 17 no 26 realizējis līdz šim. Šeit mazliet neveiksmīgi cīņa zem groza mainiekiem, kas dod bumbu Vefam šobrīd. Jā, nu savā starpā Barons spēlētāji nenoturēja bumbu, tas nebija neviens Vefietu pakām, bet bumbu tomēr pārgāja Vef komandas rīcībā, noteikumi pārkāpums šoreiz Aigaram Vītolam, ļoti cieši sedz Bankevičs. Neļauj viņam tikt ārā no stūra, ja tā var teikt. Nu, bet šoreiz ir noteikumi pārkāpumi. Barons komandai 4. noteikumi pārkāpums. Šeit redzam ļoti cieši. Un tā nedaudz, jā, jau nedaudz pagrūž tomēr Bankeviču. Nu, noteikumi pārkāpums. Jā, nu nākušies noteikumi pārkāpums Barons komandai, tiks sodīts ar 2 soļu metieniem. Makalaks atkal no tālienes. Un šoreiz nav precīzi, atliek šo bumbu Sirsniņam. Nu, liels akcents. Vefam ļoti daudz tālmetienu. Pašā sākumā 3 iekrit. Turpin vest. Precizitāte kopumā nav slikta, bet it kā spēles sākumā, sevišķi izšķiroši finālspēles sākumā, tā izteikti liek akcentu uz tālmetieniem, bet tas liekas mazliet riskants gājiens. Skatīsimies, kā ies tālāk. Jā, nu šeit Helmans redzam pēc 2 precīziem tālmetieniem. Protams, mājiņu kustība izmāna Makalagu. Noteikumu pārkāpumus, bet tiesneši nefiksē šo pārkāpumu metienā.
Tātad ievad bumbu spēlē no Sāna out arī. Vēfam 4 piezīmes, tālmetiens jau Vītola izpildījumā nebija precīzi, bet Efečuku augstā lēcienā izcīnīja atliek šo bumbu. Vēl viena iespēja Baronam, Sirsniņš no tālienes, no arī viņš nav precīzi. No divi neveiksmīgi mēģinājumi arī Baronam šoreiz. Protams, Efečuku izcīnīja tā bumba. Likās liels iegūms, bet neizdevās to realizēt, un nu jau ir pārkāpums Helmanim pirmais sots un sodmetienu Vēfam. Un Artūrs Štālbergs arī pirmoreiz šovakar laukumā. Štālbergs nomaina Stāļu Makālāk. Vairāks neveiksmīgs epizodes sanāk, un Usmāna iemet 3 metru, tad iepat aizsardzībā uz Helmanu divreiz. Reiz tika nomainīts. Un Ņeļubovs uz sodmetienu līnijas nav precīzs. Tātad šodien pirmais neveiksmīgais sodmetiens Vēf komandai, iepriekšējie 4 bija precīzi. Nu, vēl viena iespēja Ņeļubovam. Nu, otrs metiens ir precīzs. Un vēl viena spēlētāja maiņa Vēfam. Aleksa Renfro vietā laukumā dodas Jānis Gailītis. Protams, uzreiz dodās presingot Sirsniņu. Kā jau tas ierasts, kad Gailītis dodas laukumā, uzreiz tiek spēlēt ļoti cieši un agresīva aizsardzība. Bet, nu, Barons komanda tiek pār laukuma centram. Skirmans ar muguru pret grozu. Spēlē pret Ņeļubovu. Noteikumi pārkāpums Ionam Ņeļubovam. Jā, Gailīša spēles laiks pēdējos mačos ir bijis ļoti pieticīgs, dažas minūtes tikai. Vēfam šobrīd ir pilnībā otrais piecinieks. Nu, faktiski visi tie 10 spēlētājus, kuriem viņi ir balstījušies šajā sērijā, ir jau bijuši spēlē. Nu, tagad 5. komandas piezīme Vēfam un 2 sodmetienu Skirmantam. Nu, Skirmans no sodmetiena ir precīzs pirmajā mēģinājumā. Atkal izvirz minimālā vadībā Barons komanda. Nu, otrs metiens izlec. Izgriežās, ja tā var teikt, no grozas stīpes. Nav precīzs. 1 punkts. Barons ir priekšā ar 1 punktu pārsvaru. Nu, Vēf komanda uzbrukumā. Gailīts ar bumbu pret Sirsniņu. Atrod Štālbergs. Štālbergs Ņeļubovu. Ņeļubovs ļoti aktīvi pret viņa aizsardzībā nospēlē Helmans. Ņeļubovs cenšoties atspēlēt partnerim kļūdās. Bumbu šķērso laukuma centra līniju. Tātad Naikļuvu komandai. Ņeļubovam un bumbu Baronu. Ļoti aktīvi, jā, arī Barons ļoti aktīvi mēģina spēlēt aizsardzībā gan pret saspēles vadītājiem, gan ejot uz pārķeršanu ārā uz perimetru jau pirmajā ceturtajā regulāri. Nu, tagad bija tiešām kārtīgi burzma apkārt un Ļubovam tas ļāva arī beigās tik pie bumbas. Un šeit likās jau iepriekš parālais rokas Vītolu, uz kā rēķina viņam aizķērās šis garām gājiens. Šeit arī lielā burzmā Bankevicam sodmetienu Vītolam. Vītolam izdevās saglabāt bumbu, jo mirkli iepriekš viņam aizmugurs to it kā Bankevics izsita, bet Vītols panāca. Un tālāk jau ar pagriezienu piespiedu pārkāpt noteikumus, bet šeit pirmais sodmetiens Vītolam nav precīzs. Nu, vēl viena iespēja. Pagaidām tā nepārāk varbūt pārliecinoši. Uzbruk Barons uz sodmetienu līnijas, otrs metiens ir precīzs. Un spēlētāji maiņa nomainīts tiek Efečuku. Laukumā atgriežas Ivars Timermans. Protams, vēl tikai pirmā ceturā, liekas, jau šī spēle iet labu laiku un daudz notikumu bijis, bet, protams, līderi tiek pietaupīti, kamēr spēle arī līdzīgi. Bankevics izmanto aizsegu, atspēl Jahovičam, caurgājiens, bet neprecīzi piespēl Ņeļubovam un vēl vien zaudēt bumba. Jā, nu īsti negaidīja varbūt Ņeļubovs šo piespēli, ja bija neērta augstumā, līdz ar to neizdevās viņu notvērt. It kā pareizi izdarīja Jahovičs, viņam nāca virsū Ņeļubovu pretspēlētājs, viņš šeit atspēlēt, bet viņš kļūda un šobrīd Barons Sirsniņš. Sirsniņam izdodās izmainīt Gailīti un cenšoties tikt viņam garām. Gailītis centās izprovocēt uz uzbrukumu piezīmi, redzam ar plecu un ar roku pārkāpt noteikumus, neļaujot Sirsniņam doties uz grozu. Piezīme norma, tas nozīmē, ka 2 sodmetieni Sirsniņa izpildījumā šoreiz. Jā, Gailītis bija mazliet nokavējis, steidzās klāt un uz pretkustību Sirsniņš arī izmantoja savus iespējas uzņemt ātrumu. Nu, un pat labam pārvērš to punktos. Jā, pēdējos uzbrukumos Barons gūst punktu no sodlīnijas. 2 pēdējās sērijas bija pa vienam precīzam metienam no 2. Tagad Sirsniņš iemet pirmo, iemet arī otro. 20-16 un jāspēlē tieši 1 minūte pirmajā ceturdaļā. Jā, nu, laukumā atpakaļ dodas Sandis Valters.
nomaina Gati Jahovičs. Bet šeit redzam Sirsniņš aktīvi spēlē pret Gailīti. Gailīti maksimāli apgrūtina veidot uzbrukumu. Sants Valters. Praktiski viens pats bija uz 3 metienu līnijas, bet neizšķīrās pa metienu un tiesneši nofiksēja nostaigāt. Jā, steidzās Skirmans viņam traucēt šo tālmetienu. Varbūt nedaudz nobijās Valters no tā, ka Skirmans ar savām garajām rokām varētu viņu nobloķēt, centās apspēlēt, bet kļūdījās tehniski. Šeit redzam Gailītis. Jā, Gailītis izsit bumbu Sirsniņam un pārvērš 2 punktos jau Bankevičs. Lieliski nospēlē Gailītis aizsardzībā, ļoti aktīvi, ļoti agresīvi. Arī pēc tam tādā līdzīgā cīņā par neitrālo bumbu, tomēr par nieku tiesa bija ātrāks par Sirsniņu un izmantoja šo iespēju. Vefam ir sakrājies diezgan daudz kļūdu, 5 kļūdas, un šī epizode beidzot deva kādu pozitīvu pavērsienu arī viņiem šajās pēdējās minūtēs. Helmans, kritiens, bumbu Skirmantam, bloķēts metiens, ļoti aktīvi cīņa zem grozas, tiešām ļoti daudz cīņas visās laukuma vietās, bet palikuši ir 10 sekundes ceturdaļā. Un neizdodas pārtvert, neizdodas arī piespēle uzreiz. Daudz notikumu, daudz emociju šobrīd. Jā, tiesneši apspriežās par to, kuram piešķirt bumbu, jo tāda strīdīga epizode neredzēja īsti, vai Vītols pieskarās šai bumbai, it kā devās pārķert, nepārķēra. Arī Valters šo bumbu netver, redzam piespēles šaisām laukam, Vītols dodās, nevieslots, bumbu netver, bet šeit strīds par to, vai kāds viņai pieskārās. Jā, iespējams Vītols vienkārši samulsināja Valteru, kurš arī vairs pēc tam netver šo piespēli, domājot, ka bumbu būs Vefam, bet bumbu radot Baronam 8,4 sekundes pirms ceturdaļas beigām. Atpakaļ laukumā Efeģuku, droši vien viņš arī uzbruks, mēģiniet cauri, pasautiet bumbu. Spēle kāja un bumbu Vefam. Efeģuku 1 pret